Čau, čau! Šoreiz es gribētu jums pavēstīt pirmās 4 grāmatas jūnijā, kuras esmu lasījusi, ir par Japānas tējām. Lūk, re, kur ir mača latte, mača tēja. Padzirdini? Man droši vien būtu noņemt, jo jau izgāžas. Un tāds zaļš pulverīts. Šo es nopirku Nutego. Ir tāda goja ierakstīsiet Nutego, lai jūs aizvedīs. Tur daudz ko var nopirkt. Murciņās un paciņās. Es nezinu, vai tieši šo, tur ir kaut kāda cita tagad tēja. Un šeit ir, ka tā ir tieši no Japānas. Un grāmata, kuru es izlasīju, viena no grāmatām, patiešām nezinu, nebūtu droši, ir poļu rakstnieces Zofijas Savjanovskas Micikas Banzai Japāņu zinātkārējiem. Ļoti interesanta grāmata. Ļoti saistoša, daudz informācijas, tādā ar humoriņu. Patiks ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem. Šeit ir par Japānu, Japānas dabu, kultūru, tradīcijām, svētkiem, ēdieniem, dzērieniem, jēdzieniem, valodu. Un, piemēram, par to mačas tēju. Ja ir, protams, vesela ceremonija. Kā mēs zinām, piemēram, šeit ir arī pat recepte. Mačas latte, zaļās tējas kokteils. Tēju ieber bļodiņā, pārlej ar karstu, neverdošu ūdeni, pievienot cukuru un es pievienoju medu. Maiss vispirms ar tēju karot, pēc tam ar bambusu otiņu, kamēr tējas biezumi izšķīst un rodas vieglas dzidras putas. Var izmantot elektrisko piena putotāju mūsu modernajā pasaulē. Ja, un atsevišķā trauka uzkarsē pienu un ar putotāju saputo pagriezās putās. Tēju ielej pasniegšanai paredzētā tastē vai glāzē, pieliek cukuru un samaisa. Tējai lēnītiem pārlej uzputoto pienu, pieturot putas. Tās uzliek dzērienu virspusē. Pasniedz nekavējoties. Lai pagatavotu augstu mača latei, pagaidi, kamēr tēja atdzisīs, un tad gatavo putas. Pēc tam pielej tējai pienu ar putām un beigās pievieno ledus gabaliņus. Lūk. Nu, man tā jau tā vienkāršāk. Vienkārši pienu pielej. Bet tev ļoti garšīgi. Protams, ir daudz labas īpašības šai tējai. Nu, varbūt kā jau visām dabīgām tējām. Tātad ļoti interesanta forša grāmatiņa, attēli, viss kaut kas jauns, apgūstams par Japānu. Lūk. Ir, varbūt jūs, suši visi zina, man arī ļoti garšo suši. Un tad ir tādi saldumiņiem moči. Šie ir no pacijām. Tad jādodas uz Japānu, lai oriģināls īstos moči ēstu. Tas ir no rīsa miltiem kaut kā tām uztaisīts. Šie maziņi viņiem parasti tādi lieli, un viņiem ir gan saldīgi, gan sāļie. Tāda masa, un visiem var arī tas negaršot. Un tad ir pildījums. Man garšo. Tie ir Japāņu tradicionālie saldumi moči. Mača, moči. Nu, lūk tā. Lūk, viņi arī veidiklīts. Kādai imperatora kādu dāmai jāatvēsinās. Tā. Tad es ielasīju arī savu projektā Gads ar Murakami ietvaros šo mazo plāno grāmatiņu vārdā biblioteka, jo jāatzīst bišķiņ esmu noguris no Murakami, bet nē, katru mēnesi es ielasīšu. Un šeit ir ļoti tāds interesants ilustrācijas, liels fonts, ātri var izlasīt. Kāds tad ir sižets? Mazs zēns, ejot mājās no skolas, pa ceļam uz mājām iegāja pilsētas bibliotekā, jo gribēja tikai paņemt lasīšanai dažas grāmatas par nodokļu iekasēšanas sistēmu Osmaņu Turku impērijā, kas ir pārsteidzoši, ka bērns par kaut ko tādu iedomājas. Protams, bibliotekā ir dīvains vecs vīrs, tātad Murakami bez tā, kas paziņo, ka šīs grāmatas
var lasīt tikai uz vietas bibliotekā. Un galā zēni ieslūga cietumā, kur viņš sastopa slaveno aitu vīru, kur mēs pazīstam, ja? Un arī skaistu meiteni, kas žestikulē ļoti. Nu, lūk, viss jau labi, maģiskā realisma stilā. Vienīgais man pārsteidz tas, vai samulsināja, tā vietā, lai autors popularizētu biblioteku un grāmatas, šajā stāstā tiek sabaidīts zēns, jo jāiet viesloga, un tad viņš tik izkļuva no gūsta. Turpmāk met lielu līkumu bibliotekai, kas ir pamatoti. Nu, lūk, tā ir otra pa Japānas tēmu grāmata. Tad es izlasīju bestselleru Toshikatsu Kawaguchi, pirms atzīst, kafija. Tā, nu, jāatzīst, ka esmu vīlusies šajā bestsellerā. Bestsellers vienmēr nozīmē arī izcila literatūra. Nu, tiesa, viegli ātri izlasīju. Var arī uzskatīt, ka tas ir maģiskais reālisms. Un tomēr, kad es lasīju Murakami, grūti nesalīdzināt. Toshikatsu Kawaguchi ir dzimis 1971. gadā, Haruki Murakami 1949. gadā. Līdz ar to, jā, viss, kas jaunāk par viņu, ir vēlme salīdzināt, bet, protams, nav jau jābūt kā Murakami un tam līdzīgi. Bet, ja kaut kas tuvinās maģiskā reālisma stilam līdzīgi kā Murakami, tad nevaru atturēties būt skeptiska. Tad tulkotāja pēcvārdā raksta no japāņu valodas tulkojusi Ilze Paigle Mukrčiana. Viņa pēcvārdā raksta: Tagad, kad esat aizvēruši šīs grāmatas pēdējo lapusi, daudz no jums droši vien neizpratnēja uzdot sev to pašu jautājumu, kas labu laiku nedeva miera arī man, šīs grāmatas tulkotājai, kur meklējams tās popularitātes noslēpums. Nu, lūk, es arī nezinu. Un kāds ir sižets? Tokijā atrodas kafejnīca, kurā tiek pasniegta izcila kafija, bet svarīgākais, kas tiek piedāvāts, ir iespēja atgriezties pagātnē pirms atdziest kafija. Lai iznot nonākšanu pagātnē, jāievēro stingri nosacījumi. Un tie jau pirmajā prologā jau tiek pateikti. Pirmkārt, tiem, kuri atgriežas pagātnē, tiek dot iespēja tikties tikai ar cilvēkiem, kuri kaut reiz jau apmeklējuši šo kafejnīcu. Otrkārt, jāņem vērā, ka, pat atgriežoties pagātnē, tagadne neizmainīsies par spīti visiem pūliņiem. Treškārt, tik vienam, kurš vēlas atgriezties pagātnē, ir jāpagaida, līdz piecelsies un aizies iepriekšējais apmeklētājs, kas sēž maģiskajā krēslā. Ceturtkārt, uzturoties pagātnē, neviens nedrīkst atstāt savu vietu. Piekkārt, pagātnē ir atļauts palikt tikai tik ilgi, līdz ir atdzisusi kafija apmeklētāja tasītē. Nu, lūk. Grāmatā ir 4 daļas, it kā atsevišķi stāsti, bet ar tiem pašiem varoņiem, ar kuriem iepazīstamies no stāstu uz stāstu. Kāpēc vilšanās? It kā ir saistošs sižets, varoņu psiholoģiskie tēli izstrādāti un katru nolūku saprotam un sajūtam, valoda vienkārši, un tas nav slikti, bet pietrūka. Dziļums un filozofiskums, efekts izpalika. Nu, lūk, tādas manas subjektīvās domas par šo grāmatu. Un 4. grāmata, ko izlasīju, ir Mija Kankineki, somu rakstnieces darbs, lietas, kas liek sirdī pukstēt straujāk. Latviski 20. gadā bija izdota viņas grāmata Sievietes, par kurām domāju naktīs. Un tad izrādījās, ka šī ir pirmā, kuru viņa ir sarakstījusi un izdota. Un šī otra, bet mums otrādi tas notika. Man ļoti patīk šī grāmata, Sievietes, par kurām domāju naktīs. Un abas grāmatas ir līdzīgas tēmas, jo tā ir autors refleksija par slavenām veselām sievietēm, kurām dzīvojot savā laikmetā nebija viegli ieņemt līdzvērtīgu statusu līdzās vīrietim. Sievietes, par kurām domāju naktīs, ir par vairākām sievietēm, rakstniecēm, māksliniecēm, pētniecēm, ceļotājām. Un tur, starp citu, ir arī par japāņu mākslinieku, par ko es teicu,
kaut kad iepriekš, kā varbūt arī kādu video ierakstīšu. Nu, lūk. Un, lai labāk iepazītu šīs sievietes, rakstniece dodas uz tām valstīm. Šeit viņa jau uz Japānu bija, Itālija, Francija, brauc vēl kaut ko, es neatceros visu. Un arī grāmatas lietas, kas liekas sirdī pustās straujāk, pamatā autora augstu iepazīt 10. gadsimta Japāņu imperators taisīt galvenā Seis Jonagonu, viņas darbu slavenāko literatūrā klasiku Spilvena grāmata. Mija Kankimeki neaprobežojas ar to informāciju, kas pieejama Somijā. Viņa dodas uz Japānu, piedzīvo karstu un augstu laiku, zemestrīci, sakurs un kabuki, daudz ko citu, par ko sapņoju reiz izņemot, protams, zemestrīci. Grāmatā lasītājs man šķiet vairāk iepazīst pašu Mijā, bet klātesoši arī sevi. Un galvenais, protams, laime ir sīkumos. Un, ja nedomājat, ka grāmata starp mums meitenēm runājot, protams, tajā ir sava devēja autores sievišķīgas sūkstīšanās un sevis kritizēšana. Piemēram, lai fiziski izjustu, tika ietērpta 12 kimono kārtās, kas bija smagi. Tāpēc Mija uzskatīja, ka bildē ir ar dubultzodu, jo nebija spēka pacelt galvu augstāk, kad fotografēja. Taču, grāmatas sākumā ir bilde, jūs redzat dubultzodu? Neredzu nekādu dubultzodu. Nu, līdz ar to secinu, ka kritiski jāskatās uz rakstnieces niecināšanu, bet vispārējais, par ko vēstīs noteikti, ir lasīšanas vērts. Īpaši, ja saista Japāna un tās kultūra. Lūk, tādas 4 grāmatas lasīju par Japānas tēmu. Tev ļoti tuvu. Sapņoju kādreiz, nezinu, varbūt dosies aizbraukt uz Japānu. Un, nu lūk, jā, iedasim mačus. Okay. Garšīgi. Arī, ja nav izpildīta tradicionālā bišķi karsti, kā jau vasarā var paveidināties ar vēdeklīti. Tātad garšīgi arī, ja nav izpildīta tejas ceremonija. Tā, nu lūk. Tādas lūk grāmatiņas lasīju. Nu, tā. Tad godīgi sev atbildi. Tas ir tās lietas, kas liek tavai sirdī pukstēt straujāk. Tā.